jaunieši. Pirms sākam labāk radošu nekā pārdrošu konkursu apbalvošanas ceremoniju. Mūs iesildīs ansambls Dzeguzīte ar Dēls Martinsons vadītājas palīdzību. Tad aicināsim uz skatuves ar 2 dziesmām. Abas būs Raimonda Paula dziesmas. Pirmā dziesma būs Vilcieniņš ar Ines Zanders vārdiem, bet savukārt otra dziesma ir apsveikuma dziesma ar Guntaru Raģu vārdiem. Lūdzu. Urā,
Iestudēts, jo mums bija tā, ka vilcieniņš beigās jau apstājās, ka visiem jāiet gulēt, ja? Es te varu stiepties, cik gribi, ja? Nē, viņiem vajag izdziedāt līdz galam, un tad nezinu, vai viņus tā būs gulēt, ja? Tā kā paldies par uzmanību. Liels paldies Dzeguzītēm! Nu tad vēlreiz tā par riktīgo aplausu. Prieks redzēt, ka mazie šādi te var nodziedāt un izklaidēt cilvēkus, jo tomēr bija skaisti, vai ne? Kā mēs vispār šodien jūtamies? Kā jūs jūtaties atbraucot šurp? Nu, no skolēniem nekāda aktivitāte? Kur dzīvīgums? Kā jūtamies? Nekas cerams beigās būsiet vēl aktīvāki. Tātad ir noslēdzies valsts akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļš un Jūmava rīkotais konkurss labāk radošs nekā pārdrošs. Šis konkurss aizsākās jau pavasarī. Konkursa laikā tika iesūtīti 215 darbi no daudzām Latvijas pilsētām. Vai jūs varat iedomāties teikt Latvijas karte? Tātad mums ir Latvijas karte, un darbi tika iesūtīti gan no Liepājas, gan no Ventspils, gan no Rīgas, gan no Salasgrības, gan no Balvievu un gan no Daugavpils. Tad no daudzām pilsētām, no daudziem reģioniem. Fantastiski. Kopumā piedalījās vairāk nekā 70 skolas. Jaunieši rakstīja gan individuāli, gan arī grupās, par ko ir īpašs prieks. Bet īpaši jāizteic Jēkabpils, Ogres un Iecavas pilsētas, jo no šīm skolām tika iesūtīti visvairāk darbi. Lai realizētos labi nodomi, kāds ir šis konkurss, ir vajadzīgi arī labi cilvēki. Un šādi cilvēki ir bijis nemazums šim konkursam. Par līdzdalību projektā vēlamies pateikt īpašu paldies Rīgas centrālajai bibliotēkai,
skolēnu valdei, Latviešu valodas skolotāju asociācijai, e-skolai, Valsts izglītības satura centram, Mārai Baumanai un Antrai Birzulai no Latvijas dzelzceļa un Evijai Veidei Jumovā. Kā arī daudziem citiem, kas atbalstīja šo konkursu. Tad visus iesūtītos darbus, protams, izskatīja žūrija. Galu galā, kas tad būtu konkurss un kas gan būtu sacensības, savu veidu sacensības bez žūrijas. Ir tik vajadzīga žūrija, vai ne, lai novērtētu šos darbus. Žūrija, kā rezultātā atlasīs 100 pašus radošākos, pašus interesantākos darbus, kas ir publicēti šajā te grāmatiņā. Kuru tikko ir laids klajā apgāds Jumovā. Un no šīs dienas parādīsies arī grāmatnīcās. Tātad, ķersimies, vērsim pie ragiem un iepazīstināsim ar žūrijas locekļiem. Katrs no šiem cilvēkiem ir speciālisti un profesionāļi savās jomās. Kā arī katram žūrijas loceklim ir savi mazie pārsteigumi, bet par šiem pārsteigumiem mums pastāstīs katrs žūrijas loceklis atsevišķi. Tātad, kā pirmo žūrijas locekli aicinu uz skatuves Rīgas centrālās bibliotēkas pārstāvi Intu Salineni. Man jāatzīstas, ka žūrijā gan bija Dolores Vēlandes kundze, bet tā kā viņa ir slima, šoreiz es viņas vietā pateikšu to, ko mēs visa biblioteka gribam pateikt visiem konkursu dalībniekiem. Tātad, mēs ļoti priecājamies un apsveicam visus konkursa dalībniekus ar to, ka ir tapusi viena brīnišķīga grāmata, ko mēs jau ilgi gaidījām bibliotekā. Grāmata nonāks arī pie mums bibliotekās un nonāks katra pie savā lasītāja un palīdzēs vienam otram nezaudēt galvu un neapjukt tādos dzīves smagākos brīžos. Sniegs kādu gudru padomu. Mēs esam izvēlējušies 7 dalībniekus, kuriem dāvāsim savu grāmatu par vienu dienu bibliotekas dzīvē. 7 tāpēc, ka tas ir mazliet tāds mistisks skaitlis, mazliet laimes skaitlis, un ļoti daudzās grāmatās darbojas tieši 7 personāži. Ir 7 rūķīši, ir 7 kazlēni, ir 7 gudrie, ir 7 ķēniņi, un ir 7 konkursa dalībnieki, kurus mēs no visas sirds sveiksim un dāvāsim grāmatu viena diena bibliotekas dzīvē. Mēs jūs visus ļoti gaidām bibliotekā. Paldies! Tātad uz skatuves aicinām Elizabeti Ladeiko, Linda Šterna, Kristīna Janfelde, Elizabete Bartensone, Anna Patricija Karele, Olga Andrejeva, Liega Krasovska. Lūdzu! Aplausus. Kā nākošu aicināsim telekompānijas LNT pārstāvi Pāvils Raudonis. Mēs lasījām konkursu darbus, labāk radoši nekā pārdroši, ļoti labs teiciens, un lasījām un vērtējām. Bija ļoti daudz, kur bija ļoti gari, ļoti labi, bija daudz, kur bija īsāki, arī labi, bet viens mums ļoti iekrita sirdī. Tas bija Annas Patrīcijas Kareles darbs, jo man likās, ka būtu liels gods, ja pēc gadiem 5-6 Anna uzrakstīt scenāriju un iedot mums, lai mēs varam uzņemt filmu.
Jo, ziniet, liels un garš darbs ir rakstīt ļoti interesanti, ļoti grūti. Bet maz ir cilvēki, kur atcerās kādu odu, kas ir rakstīta Rīgai. Bet tautas dziesmas, kas ir veltītas Rīgai, katrs noteikti zina noskaidīt vismaz 4-5. Man nedomājot nāk prātā, sen to Rīgu daudzināja, nu to Rīgu ieraudzīja. Visapkārt smilšu kalnu, pašu Rīgu ūdeni. Anna raksta tikpat vienkārši, un tas varbūt ir ļoti labi, jo Anna ir stipra, jo spēks ir vienkāršībā. Un tāpēc Annai no LNT uzdāvināsim ielūgumu 3 personām uz nākošo O-kartas akadēmiju, kur ar talantīgi un ģeniāli jaunieši piedalās nākamā trešdiena. Nevis nākamā trešdiena, bet nākamā piekdiena, šo piekdienu. Lai var kopā ar Zaķi Burbuli, brāli un vecākiem apnākt un lastīties. Plus vēl vienu filmu par to, kā mēs stāstam. Stāsts par Rīgu. Lūdzu, Anna. Liels paldies! Kā nākošo skatos aicinām Sijā Polab vadītāju Juri Lapu. Labdien visiem! Es domāju, ka tas jau ir liels notikums šo 100 labāko darbu autoru dzīvē, ka viņiem ir iespēja iedomāties Tārgales mazā pamatskola, 5. klases skolnieks, un te viss nāk grāmata. Labi, ne pilni, bet te viss nāk grāmata. Tāpēc mums arī, es domāju, tie 100, tie tiešām tie ir vairāk, bet tie 100, ko mēs atlasījām, viņi tiešām ir, es pat pieļauju lielu varbūtību, ka mēs varbūt pēc kādiem tur, nezinu, 20